Sievietei auto nav tikai pārvietošanās līdzeklis. Tas ir viņas dzīves ritma, stila un brīvības turpinājums. Un jo dinamiskāka ikdiena, jo svarīgāk, lai auto ir gan skaists, gan funkcionāls. Ko sieviete meklē autosalonā? Autiņa. Man kā sievietei svarīgi... Nē, aksesuārs. Man tas ir dzīvesveids. Es gribu notestēt jaunu mašīnu ar savām sievišķīgām prasībām. Uz jauno Nissan Qashqai šodien skatās stiliste, lektore un sieviete ar izteiktu gaumes izjūtu Žana Dubska. Man vajag konsultantu. Konsultants. Aha, konsultants. Jūs sauc? Ilgvars. Ilgi var. Ilgvars. Man vajag skaistu, foršu dzīvesveidu. Vieglu, komfortablu. Es uzreiz, komforts ir ļoti svarīgi. Jā. Man mašīna kā apavi. Ļoti skaisti un ērti. Labi. Ir tāds? Sākumam, tas ir sākums. Kas vēl? Tas ir sākums. Būtu forši, lai ir kompakts, jo es esmu pilsētniece, man ļoti svarīgi parkoties. Ļoti svarīgi pārvietoties korķos. Ļoti svarīgi, saprotiet, protams, es braucu arī dabā, bet tas ir sekundārais. Drošība man ir svarīga, man vajag saprot, lai es jūtos, ka es esmu aizsargāta. Ja? Tāds auto ir, jā. Ir, jā. Jā. Nu, un arī, lai skaisti piestāv manam stilam. Ejam apskatīties? Ejam apskatāmies, ja? Nissan Qashqai ir viens no populārākajiem crossoveriem Eiropā. Modelis, kas apvieno eleganci ar praktiskumu. Tās dizains ir mūsdienīgs, bet pietiekami atturīgs, lai iederētos dažādos dzīves stilos. Kāds tur ir salons? Aha. Mašīna ir viegli kopjama, un viņām ir ļoti dažādi materiāli iekšēji apdarē arī. Šajā gadījumā tā ir ekoāda. Ekoāda. Un ar zamšādas ielikņiem arī, kas arī ļoti labi kopjās. Jo reāli mūsu tas sāls, tīpaši tajā rudenī, ziemā, viss tas slapjums man baigi nepatīk. Tā. Tas uz šo te visu neatiecās droši. Starp citu, es braucu gan ar papēžiem, gan ar basām kājām, gan ar šļopkām, gan ar gumijniekiem. Man drošība ir galvenais. Man jājūtās automobīlī, ka es tagad braucu tētim klēpī, vai pat labāk vectētiņam. Saprot, tas saudzīgais satveriens, tas saudzības, tas drošības sajūta, ko es jūtu tieši vectētiņam klēpī. Vai tētim šeit sēžot uz pleciem, saprot, tas tāds plecīgs vīrietis, kas pilnīgi nodrošina man drošību. Un tādam jābūt autiņam. Nissan Qashqai aprīkots ar vadītāju palīgsistēmām, 360 grādu kameru, joslu uzturēšanas sistēmu un parkošanās palīgiem. Tas padara braukšanu mierīgāku un drošāku, īpaši pilsētas vidē. Tieši šādas funkcijas bieži novērtē autovadītājs – redzamība, kontrole un pārliecība pie stūres. Cilvēkiem, kad sāka savukārt tās sistēmas ir iekšā, liekas sarežģīti, bet foršākais ir tas, ka tās visas sistēmas ir automātiskas. Viņas nevadīs mašīnu, bet viņas vienmēr mums piepalīdzēs. Un, ja konstatēs, ka kaut kādu iemeslu pēc jūs nereaģējat uz brīdinājumu, tad gan viņa pat piepalīdzēs vai apstāsies. Viņa var daudz ko izglābt. Un man svarīgi ir arī ātrums. Pagaid, tagad es varu drusku pielikt. Ai, cik ātri un cik viņiem mierīgi un lēni. Nevis lēni, bet maigi. Un viņa neļauj man krustot. Rūpējās. Viņa nebūs pret jums, viņa vienmēr ir par jums, bet viņa pabrīdinās. Tāpat kā gudra sieviete, viņa nekad neklieks vīrietim virsū, bet viņa kā kakls galvu pagriezīs pareizā virzienā. Tā ir sievišķība.
Sievišķīga uzvedība. Jā. Sieviete izvēlas auto līdzīgi kā apģērbu. Tas atspoguļo viņas personību, dzīves tempu un sajūtu par sevi. Jo īstais auto dāmai nav tikai transports, tas ir sabiedrotais viņas ikdienā. Siltums. Man ir tik svarīgs siltums. Es jūtu, ka sildās stūre, es jūtu, ka sildās arī tas sēdeklis, krēsls, tronis sildās, Jā. dibens sildās. Un Priekšējais stikls arī sildās. Tas mūsu iepriekšējā ziemā ļoti labi bija pamanāms cilvēkiem, kam viņa nebija. Tad katru rītu nācās viņu kasīt, bet šeit minūtes laikā jums jebkurš ledus atkusīs. Tāpat arī, protams, aizmugurējais stikls un spoguļi atpakaļ skata arī sildās. Viss sildās praktiski. mūsu platuma grādos tas ir Ļoti svarīgi, jā. svarīgi. Es gatavu par to maksāt ekstra. Nu, šeit tas praktiski nav nekas vajadzīgs. Te nav ekstra, jā? Te Tas ir viss ir vienkārši, standartā. viss jau ir. Jā. Vēl kā sievietei ir ļoti svarīgas bagažnieks. Man ir svarīgi, ko es varu paņemt līdzi. Jo es pateikšu tā, man mašīna ir arī garderobe. Kurpes, man tur arī čības man vajag, un man tur arī gumijnieki. Šis automa modelis piedāvā ietilpīgu bagāžas nodalījumu un pārdomātu organizāciju, kas ļauj sakārtot lietas bez lieka haosa. Un pašai Žannai patīk, kā arī viņa var izmantot savu auto burvīgām fotosesijām. Var izņemt ārā vai arī Un kaut kur tur paslēpt. sakārtot tā, kā vajag. Ak, tā. Vai cik interesanti, šitādu neesmu redzējis. Tas ir konstruktoriņš, jā. Kā reiz Ok. kurpēm no pelkustīviem atšķirt. Žanna prot priecāties. Skat, auto kā stils, spēle un mazliet arī pārsteigums. Nu, dāvana ir laba. Veiciet izmēģinājumu braucienu Skandija Motors Rīgā vai Liepājā līdz 30. aprīlim ar kādu no Nissan modeļiem un piedalieties izlozē ar iespēju laimēt ielūgumu uz fórumu Līderi, kas norisināsies šī gada 15. maijā.